Babītes vidusskolā ir parasta darba diena, bet 11. un 12. klases audzēkņiem šodien starp matemātiku un latviešu valodu bija iespēja uzklausīt arī kādu veiksmes stāstu un mēģināt rast pareizo formulu drošai un stabilai nākotnei. Šodien sākusies iespējamās misijas nedēļa, kuras galvenais vadmotīvs – dzīve ienāks skolās. Babītei viesojās šī projekta patrones. Pirms 3 gadiem Ingrīdai Blūmai kopā ar dombiedriem bija vēlme padarīt mācību procesu mūsdienīgāku un elastīgāku. Un es arī atceros pati sev vidusskolas beigšanas laiku, un es zinu, cik tas ir sarežģīts brīdis, kā liekas, kā izdarīt to pareizo izvēli. Liekas, ka tā ir pilnīgi mūža izvēle, un zināmā mērā tas tā arī ir, ka tas ļoti daudz ko nosaka mūsu tālākajā dzīvē. Skolēnus visvairāk interesē, kā Ingrīdai Blūmai izdevās kļūt par bankas prezidenti, taču atbilde ir pārsteidzoši vienkārši – uzdrīkstēšanās. Kad strādājot par Gulbens bankas filiāles pārvaldnieci, likās, ka karjeras virsotne ir sasniegta, nāca piedāvājums apgūt zinības Zviedrijā, un tolaik, nezinot ne vārdu angliski, bez naudas, bet ar lielu apņemšanos, Ingrīda to arī paveica. Skolēniem meklējot pareizo ceļu, viņi iesaka rast kompromisu starp patīk, izdodas un iespēju nopelnīt. Liela daļa jauniešu šādu iespēju saredz ārzemēs. Es, ka tur es lielāks iespējas redzu. Tur redzesloka paplašanās, valoda iemācās, un arī, man liekas, tā izglītības kvalitāte būs augstāka. Par došanos uz citām valstīm bilst arī vairāk citi audzēkņi, tomēr pedagogi uzskata, ka nevienmēr viss labais ir tālumā. Man gribās tomēr, lai mūsu jaunieši izvērtē situāciju un pieņem labāko pieredzi. Jo mums ir laba pieredze un arī ārzemēs. Un bieži vien tā ir, kad secinot Cēsu rajona, bijušā rajona sadarbību, kad tieši zviedri brauc tagad uz Latviju un skatās mūsu modeli, kaut arī novada modeli, un mācās no mums. Tomēr Zviedrija ļoti attīstīta valsts. 40 minūtes ir aizskrējušas pavisam nemanot, un lai gan lēmums katram ir jāpieņem pašam, dažas atziņas šī tikšanās ir devusi. Galvenā ir tā, ka nevajag baidīties izvirzīt sev augstus mērķus un tiekties pēc tā, kas ir izvirzīts. Iespējamās misijas nedēļā ar skolu audzēkņiem visā Latvijā tiksies 40 dažādu jomu profesionāļi.